Sēkla. Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrahamam bērnus. Lūkas evaņģēlijs 3:8. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Jeremijas grāmata 31:33. Grāfs fon Cincendorfs jau bija pavisam citā pasaules malā, bet Vidzemes plāns bija palicis, un hernhūtieši kopā ar vietējiem draugiem to centās īstenot. Līdzīgi kā Noas būvēja šķirstu, arī Vidzemē lielā paļāvībā notika visai iespaidīgi tehniskie sagatavošanas darbi. Hernhūtieši pirka īpašumus, būvēja nepieciešamās ēkas, gatavoja dziesmu grāmatu, jaunu latviešu bībeles izdevumu un tam līdzīgi, gaidot, kad šie trauki pēdiņās sāks kalpot savam mērķim, dvēseļu glābšanai un Dieva godam. Lai atceramies, ka visas darbības galvenais mērķis bija latviešus padarīt par Dieva tautu. Bija gana daudz pravietojumu. Paskaidrojums. 1730. gada jūnijā vēstulē uz Hernhūti Kristians Dāvids rakstīja: ja Dievs no akmeņiem var uzmodināt Ābrahāma bērnus, tad to var arī no latviešiem uzmodināt savus skolotājus, mācītājus. 1735. gadā Haularte fon Cincendorfam vēstulē izsaucās: ak, kaut lielais pravietis man palīdzētu, lai mani nabaga latvieši paši pravietotu un celtos kājās par skolotājiem savu brāļu vidū, lai nāk drīz šis laiks. Šie ir tikai daži piemēri, kuri raksturo gaisotni. Dievs kādās dvēselēs licis latviešus, ir pravietojumi. Kad būs Dieva atbilde? Ir vēl virkne citu pravietojumu piemēru. Tos var atrast Latvijas valsts vēstures arhīvā un brāļu draudzes arhīvā Hernhūtē. Galvenokārt tie ir jāmeklē ziņojumos un sarakstēs. Tātad bija gana daudz pravietojumu, ka latviešu dzimtcilvēkiem ir jātop ļoti pagodinātiem ar Dieva svēto garu. Un izrādījās, ka šī galvenā mērķa sasniegšanā hernhūtiešu misijas stratēģija guva panākumus. Ledus latviešu sirdīs pret Hernhūtes brāļiem sāka kust, tie ar vien labāk iemācījās runāt latviešu valodā, jo projām ikdienas muižas darbos bija turpat, kur latvieši. Latvieši pamazām sāka ieklausīties, kas neparastajiem vāces brāļiem ir tik svarīgs sakāms. Bet padomājiet, cik ilgs laiks bija pagājis, kamēr latvieši sāka uzticēties. Kāds pazemīgas pacietības gars bija hernhūtiešos, jo latvieši iesākumā viņus nevien ignorēja, bet dažkārt arī paņirdza par viņiem un tos apcēla. Hernhūtiešu vēsts bija tāda, ka Jēzus Kristus ir nācis pie pilnīgi visiem cilvēkiem, ka Dieva dēls pie krusta mocījies arī par latviešu grēkiem, lai tos no grēka varas atbrīvotu.
Tātad glābēja nopelns un uzvara attiecas uz visiem cilvēkiem, arī uz zemnieku tautai piederīgām personām. 1738. gadā sākās pirmo latviešu atgriešanās un savu dzīvju nodošana Jēzum Kristum. Tā laika brāļu draudzes terminoloģijā to sauca modināšana. 12. maijā Jēzu Kristu pieņēma pirmais latvietis, Valmiermuižas kalējs Ķīšu Pēteris, dzimis ap 1698. un nodzīvojis līdz 1771. Pie viņa smēdē ienāca Hernhūtes brālis Buntebarts un sarunas gaitā pastāstīja, ka lielais sāpju vīrs nācis pie grēciniekiem, ar tiem kopā ēdis un visus aicinājis pie sevis. Par tālāko Ķīšu Pēteris raksta savā dzīves stāstā. Manas važas nokrita, akmens, ko pats nespēju pakustināt, pats nokrita no manas sirds nost. Tie bija lieli svētki, kad moku jēriņa asinis plūda caur manu sirdi. Vasaras nogalē darbību uzsāka skolotāju seminārs, kas bija brāļu draudzes Vidzemes plānā, lai ģenerālienes Hallartas vārdiem runājot, latviešiem būtu, kas siltu sirdi sludina Kristu. 1738. gada 23. augustā mācību iestāde sāka strādāt. Pirmie studenti bija daži latviešu zemnieku semināristi no apkārtnes muižām. Drīz semināristu skaits diezgan strauji palielinājās, un seminārs kļuva par otru garīgās atmodas dzirksteles vietu. Uz semināru tika nosūtīts arī Kaugurmuižas Šķeteru Pēteris 1702. līdz 1787. kuram bija gana nebēdnīga daudzoņa slava. Tiešām interesanti, arī ņemot vērā viņa vecumu. Kāpēc muižkunga izvēle krita uz viņu? Bet lai nu kā, Pēterim bija lemts kļūt par ievērojamu latviešu brāļu draudzes vīru. Strādājot mežā, Šķesteru Pēteris guva traumu, laikam iecirta sev kājā. Viņš bija spiests gulēt gultā un atradās pastāvīgā vācu brāļu aprūpē. Arī Šķesteru Pētera sirds neizturēja un salūza Kristus mīlestības priekšā. Šī dvēseles modināšana notika 1738. gada decembrī. 1739. gada sākumā jau bija daži modinātie latvieši. Kristians Dāvids mudināja tos regulāri pulcēt atsevišķās latviešu sapulcēs. Pirmie 8, kuri sanāca uz latviešu saiešanu Zvaigznes dienā Jērakalnā, bija Šķesteru Pēteris ar saviem radiem. Latviešu sapulču dalībnieku skaits arvien palielinājās, 3 mēnešos izaugot līdz 200. Pirms lieldienām pulku sadalīja pa dzimumiem. Tāpat pirms lieldienām hernhūtieši kopā ar latviešiem noturēja pirmo mīlestības mielastu.
Mīlestības mielasts ir apustuliska brāļu draudzes tradīcija, kad draudzes locekļi pulcējas sadraudzībai, kuras laikā dzied un garīgi dalās, liecinot par pestītāja darbiem kā pasaulē, tā savā dvēselē. Saiešanas laikā tiek baudīts vairāk simbolisks sadraudzības mielasts, parasti ar maizītēm un tēju, bet iespējami arī citādi varianti, piemēram, limonādes dzēriens un tam līdzīgi. Dažkārt pirmās atmodas viļņa mīlestības mielastos kā savstarpējas izlīdzināšanās un mīlestības apliecības zīmi viens otram mazgāja kājas, kā to darīja Jēzus Kristus saviem mācekļiem. Šī mīlestības mielasta daļa vīriešiem un sievietēm notika atsevišķi. Vēsturiskās liecības rāda, ka arī ģenerāliene Haulārte ir piedalījusies mīlestības mielastos un savām zemniecēm mazgājusi kājas. Fantastika! Kāda Dieva mīlestības, neierobežotības liecība! Kāda sieviete! Kristians Dāvids viņu raksturoja kā soģi Izrēlā, kā cēlu sievieti, radītu savrupībai. Tas bija ļoti nozīmīgi, jo latvieši arvien vairāk caur asarām saprata, ka Kristus mīlestības gaismā viņi apspiestā un atstumtā grūdieņu tauta ir Dieva sirdī vienādi dārga ar citiem ļaudīm. Kaut gan jau bija sākusies latviešu atmoda jeb mošanās, tomēr par galveno zemes atmodas eksplozijas momentu uzskata 1739. gada Vasarsvētku svinību dienas. Vidzemē sāka masveidā notikt vārdos grūti aprakstāmas, vēl nebijušas brīnumainas lietas. Vasarsvētku galvenā saiešana notika zem klājas debesis diakonāta priekšā, jo telpas bija par šauru. Notika tas, ko aprakstīt un saprast ir neiespējami. Ja pats neesi piedzīvojis kaut ko vismaz attāli līdzīgu. Pār šiem cilvēkiem Gaujas krastā atvērās Dieva valstības debesis, no kurām pār cilvēku dvēselēm izlija svētais Dieva gars. Vācu brālis Buntebrands to apraksta vienkārši. Šī gada Vasarsvētki bija īpašas žēlastības dienas. No šī brīža daudzi modinātie skaita savu apžēlošanas laiku. Pašā dziļākajā verdzības bedrē bija sācies svētā gara žēlastības un cilvēku pārvēršanas darbs. Tas eksplozīvi sākās un ilgi neatslāba. Šis latviešiem bija un ir svētumu svētums, kā debesis atvērās un tautā ienāca uzvarētāju ticības spars un pašas debesis. Turpmāko pāris gadu notikumi ir neticami. Tie risinājās tik spraigi, kā no citas realitātes. Salīdzinājumā ar avotiem par citiem vēsturiskiem notikumiem ziņu par latviešu brāļu draudzes atmodas norisi un tās dažādajām izpausmēm ir ļoti daudz. Tie ir hernhūtiešu ziņojumi, sarakstes, latviešu pašu rakstītie avoti, izmeklēšanas komisiju protokoli un citi.
Šajos vēstures dokumentos aprakstīti notikumi, sarunas, dažkārt ļoti emocionālas, aizkustinošas, neticamas liecības. Šīs grāmatas mērķis ir nevis aprakstīt pašu atmodu, bet parādīt tās vietu latviešu kopējā vēsturē. Tāpēc nedetalizēti, bet tikai vispārējās līnijās ieskicēsim atmodas notikumus un to gaitu. Ar katru dienu garīgais sakustinājums pletās plašumā, ar katru dienu atmodināto skaits viļņveidīgi pieauga. Uz Valmieras svēto kalnu, tā latvieši mēdza dēvēt Jēra kalnu, atmodas sākuma vietu Valmierā stāvajā Gaujas krastā, dieva nodomu skaidrotājus, savus mācītājus zemnieki mēdza saukt par svētajiem no kalna, Vidzemes ciāna. Arī šāds nosaukums parādās hernhūtiešu sarakstē. Tātad uz Valmieras svēto kalnu sāka plūst latviešu zemnieki no Trikātas, Brenguļiem, Smiltenes, Blomes, Raunas, Straupes, Liepas, Āraišiem, Mārsnēniem, Burtniekiem un citām Valmieras apkārtnes muižām. Mācītājs Zilmanis liecina, Valmieras apvidus tika īsā laikā apgriezts kājām gaisā un pārvērsts. Atmodas iesākumā latviešos bija izteikta grēka nožēlas fāze. Laika biedra liecība teica, visa zeme vaid par grēkiem. Valmieras apkārtnē gandrīz viscaur, uz lauka, mežā, muižā, visur bija dzirdama šņukstēšana un raudāšana par laiku, kas pavadīts bezbēdībā, nievājot pestītāja mīlestību. Tāpat notika tuvākajās draudzēs. Ir kaut kas neiedomājams, kas smagums, netaisnība, grēki, kuri gadsimtos sakrājušies, nospieda latviešu dvēseles ar visu dziļi, dziļi noslēpto sāpi, neticami lielā spēkā, sparā, nāca laukā, caur raudām, asarām, šņukstiem, kliekšanu, pat zaudējot samaņu. Visas šīs sāpes tika paceltas dvēseles kliedzienos pie Kristus krusta, un Jērs to visu piedeva. Ar savām asinīm šķīstīdams nožēlnieku dvēseles, tās dziedinādams. Vienlaikus arī slavas dziesmas Dievam skanēja visur. Uz lauka, laidarā, ganos cilvēki spontāni pulcējās, lai teiktu Dievu un sludinātu viņa vārdu. Jau drīz šajos atmodas apvidos cietumi un dzertuves bija jātaisa ciet, jo tie kļuva bezjēdzīgi. Ir daudz aizkustinošu gadījumu, piemēram, kad zemnieki kaunēdamies nesa kungiem atdot agrākos gados kādas no muižas piesavinātas lietas. Arī pašiem kungiem bieži bez asarām uz to bija grūti noskatīties. Tā bija liecība par morāles un tikumu atjaunošanu, ko svētais gars spēj izdarīt cilvēkā. Jebkuru sprādzienu ir grūti statiski aprakstīt un analizēt. Dažādos avotos minēts, ka 1740. gadā atmodināto latviešu jau bija apmēram 5000.
Tāpat kurš var saskaitīt tās asaras, kas izraudāts par Dieva mīlestību uz latviešiem, kuru beidzot Hernhūtes brāļi tiem atklājuši. Ārsts Krīgelšteins 1739. gada 23. jūnija vēstulē rakstīja: Uguns ir nokritus no debesīm, un sirdis, kad tām sludina krustu, deg. Tā ir liela atmoda. Latviešu atmodai ir viena ļoti specifiska iezīme. Tāpat kā citās garīgu atmodu norisēs, to veidoja personīga atgriešanās pie Kristus un savas dzīves likšana Dieva rokās. Unikālais, bet latviešiem ļoti būtiskais aspekts bija atmodas kolektīvais raksturs. Gan individuālais, gan nacionālais atmodas aspekts latviešiem bija līdzvērtīgi svarīgs, tik tiešām aizkustinoši. Cilvēki priecājās, ka Jēzus Kristus ir latviešu dievs, ka latvieši vairs nav sērdieņi, bet tiem ir, kā teikt, pārstāvniecība pie visu augstākā. Kas tad galu galā bija tā vēsts, kas uzrunāja? Kuri bija tie vārdi, kas tieši trāpīja latviešu sirdī, kad tie vairs nespēja pretī turēties? Ieklausieties! Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir latviešu pestītājs. Tieši tā caur nacionālo tika pie individuālā. Lūk. Agrāk Kristus bija, latvieši bija, bet viņi nedomāja, ka tiem ir kāda savstarpēja saistība. Šim latviešu pestītājam viņi pieķērās ar neticamu spēku un mīlestību, ko pa laikam mēdz apzīmēt arī ar fanātismu. Tā pieķērās, ka vairs nelaidās vaļā ilgāk nekā gadsimtu. Tā arī bija svētības bāze latviešu izaugsmei par tādu nāciju, kas dara godu cilvēcei. Viena no galvenajām latviešu atmodas himnām bija ar pārveidotiem Lutera dziesmas vārdiem, kuri zemnieku mutēs skanēja: Nāc, tu Latvju pestītāji, ko mums Dievs ir dāvinājis. Nevis ļaužu kā oriģināla tekstā, bet Latvju pestītājs. Šis ir jāpatur vērā, domājot par tālāko brāļu draudzes attīstību, jo nacionālais aspekts latviešu hernhūtiešu kustībā vienmēr bijis būtisks. Šādi raugoties uz atmodas izpausmēm, varam izvirzīt hipotēzi, ka te ir redzams Eiropas nacionālās identitātes formēšanās procesu agrīns paraugs. Pārsteidzoši, ka pašiem esot notikumu virpuļa epicentrā, latvieši labi zināja skaidrot notiekošo un dot tam teoloģisku vērtējumu. Tie latvieši, kuri regulāri pulcējās sapulcēs, bija nešaubīgi pārliecināti, ka laiks ir piepildījies. Šīs ir latviešu un pestītāja kāzu svinības. Citi teica, ka tas ir saderināšanās laiks. Pēc būtības atšķirības nav. Latvieši kā draudze sola uzticību Kristumu, un tas savukārt ienāk latviešu likteņos. 1740. gadā
Seminārā jau mācījās ap 100 latviešu jaunekļu, daži arī no Zemgales un Kurzemes. Tā paša gada vasarā iespaidīga atmoda sākās bērnu un jauniešu vidū. Viņi nāca kopā, lai teiktu un slavētu Dievu. Bieži tas notika spontāni. Bērni sludināja arī saviem vecākiem. Kā tas notika? Lai ilustrējam ar vienu no daudzām vēlākajos izmeklēšanas protokolos lasāmām ziņām, kur atstāstīts kāds gadījums no Mūrmuižas zemnieku dzīves. Mājas tēvs pēris savu meitu par to, ka viņa skraida uz visādām blēņām, uz ko meitene caur asarām tēvam sacījusi, ka miesu gan viņam ir vara sist, bet dvēsele tik un tā pieder Jēzum. Arī tāda izskatās piedzimšana no augšienes. Bērnu vidū izauga skaista tradīcija, jaungada svētku saiešanās atdot sevi jēram par jaungada dāvanu. Gaujas krastos tiešām risinājās garu, skurbinoši, nepieredzēti notikumi. Bet būtu labi neaizmirst, ka Latvijā ir vēl viena latviešu atmodas upe – Daugava. Lielākās latviešu atmodas te notika Pārdaugavā un Ķekavas draudzē, galvenokārt Doles salā. Viens no galvenajiem Rīgas apkārtnes latviešu hernhūtiešu vadītājiem bija 18. gadsimta visbagātākais latvietis Jānis Šteinhauers, kurš dzīvojis no 1705. līdz 1779. Rīgas hernhūtieši iesaistījās arī Vidzemes lauku brāļu draudzes darbībā. Nedaudz vēlāk, sākot ar 40. gadu vidu, arī brāļu draudzes starptautiskajā apritē, piedaloties sinodēs Rietumē Eiropā, pērkot zemes brāļu draudzes apmetnē Pensilvānijā, Ziemeļamerikā un citu. Īsā laikā spontāni un ātri ievērojama daļa latviešu cilvēku tika it kā nomainīti, pārvērsti. Strauji mainījās viņu vērtību sistēma, morāles kodeks, skatījums uz pasauli, pat enerģētiski tie bija kļuvuši citādāki. Kas bija noticis? Īsā atbilde ir tāda, kā ar latviešiem notika tas, uz ko Jēzus aicināja Nikodēmu. Tev jāpiedzimst no augšienes. Jāņa evaņģēlijs 3, no 1 līdz 8. Caur grēku nožēlu latvieši garīgi sacirtas saites, kuras to iekšējo cilvēku un domāšanas veidu turēja saistītus pasaules vērtību un loģikas režģos, tos bezcerīgi un nežēlīgi verdzinot. No tā viņi atteicās, lai iekļautos Dieva ģimenē, kur valda cits gars un cita likumība. Latviešos tika nomainīts it kā būtības kodols. Datorvalodā runājot, daļa tautas tika pārinstalēta un restartēta jaunā programmā, kura saucas Dieva valstība. Īpašais ir tieši tas, ka tas bija kolektīvs akts. Latvieši arī kā tauta sevi atdeva Kristum. Mums, kuriem vairumā nav šādas plašas un īpašas svētā gara nonākšanas pieredzes,
Patiesībā ir grūti aptvert šos notikumus visā to bagātībā. Gluži tāpat kā apustuļu darbos, mēs gan vārdus par svētā gara izliešanu izlasām un tos labi saprotam, bet tie arī paliek ierobežoti tikai prāta līmenī, jo šāda veida svētā gara darbības un spēka izpausmes visbiežāk vēl nav piedzīvotas. Var pat teikt, ka nomainījās latviešu enerģētiskais fons, atmodinātie dzīvoja citā spēka laukā. Ļoti uzskatāms un plaši dokumentēts piemērs. Pēc smaga nedēļas darba, sestdienas vakaros simtiem cilvēku ar kājām devās uz Jērakalnu Valmierā. Jau agrā svētdienas rītā ap 4–5 savās saiešanās viņi sāka dziedāt un teikt radītāju un pestītāju. Tad daļa devās uz dievkalpojumu, pēc tam atkal saiešanas un ceļš uz mājām. Pirmdienas rītā pēc otrās nakts gājuma atgriezušies, tie pat taisno devās pie smagajiem darbiem. Pie tam, kā liecina neviens vien muižnieks, šie, kas 2 naktis nebija gulējuši un bija ēduši mazāk, strādājuši labāk par tiem, kuri bija palikuši mājās, atpūtušies un labi paēduši. Pārsteidzoši, ka tas nebija dažu nedēļu vai mēnešu periods, bet tas ilga gadiem. Paskaidrojums. Manā skatījumā šī ir tāda misterioza lieta. Kur šie cilvēki ņēma spēkus? Kādā veidā un kādam enerģijas avotam tie bija pieslēgušies? Viņi nepagura. Arī vēlākā latviešu brāļu draudzes darbībā viņi daudz kustējās, pārvarot lielus attālumus, lai tiktos savās konferencēs, kārtu svētkos un tam līdzīgi. Pārsteidzoši, ka arī otrajā atmodas vilnī gadus 60 pēc nakts gājēju kustības iesākuma šis spēks nekur nebija pazudis. Tas tāpat vien bija. Pirms Jaunpiebalgas Ilzēnu saiešanas dibināšanas brāļi vairākus gadus staigājuši uz Raunas Bormaņu saiešanu. Tās gaisa līnijā ir savus 35 kilometrus atstatu. Skaidri zināms, ka šis varenā spēka avots no Latvijas nekur nav zudis. Tepat tas ir. Bet cilvēki, kā tauta, ne individuāli, ir aizmirsuši dzīves ziņu, sirds un prāta stāvokli, lai pie tā tiktu. Šos cilvēkus sauca par nakts gājējiem. Vairums vienā virzienā nogāja ap 25–30 kilometri, no Trikātas, Smiltenes, Raunas, Āraišu, Cēsu, Burtnieku draudzēm. Ir atsevišķas liecības par cilvēkiem, kuri nogājuši 60 kilometrus. Nakts gājēji satikušies grupiņās jeb pulkos un nakts melnumā iedami dziedājuši savas brāļu dziesmas, kā īpaši mīļas nakts gājēju dziesmas uzsvērtas Nāc tu Latviju pestītājs un nāciet kopā bēdu ļaudis. Latvija ir garīgi ļoti bagāta valsts, jo mūsu mantojums ietver ārkārtīgi daudz un nepārprotamu liecību par Dieva svētā gara darbību latviešos. Šis ir mūsu spēka potenciāls.
Vēl ir daudz liecību par agrāk nekad nepieredzētām lietām, nepārprotamiem brīnumiem, gan kolektīvi, gan individuāli piedzīvotiem. Arī katrs atgriešanās stāsts ir unikāls brīnums. Maza daļa no tiem glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Hernhūtes brāļu draudzes arhīvā. Šie daži gadi no 1739. līdz 1743. bija neparastākie Latvijas vēsturē. Viss kustējās, šķīda zibeņi, pravietojumi, apreibums, kolektīva sajūsma, pat ekstāze. Cilvēki bija spēku pārpilni, bērni, sievietes, vīrieši, jaunieši, asaras, nožēlas, vaidi, morāles un tikumu nomaiņa, sajūsma, pilnīgi cita realitāte. Kas notika? Latvieši tika savienoti ar Jēzu Kristu. Kā zars tauta tika uzpotēta pie dzīvības koka. Tāpēc šīs milzīgās kaislības. Tauta tika apaugļota ar Dieva garu. Galīgā mierā un klusumā bērns netiek ieņemts. Tikai kapos ir kārtība, miers un klusums. Latvieši no zemes cilvēkiem kļuva par debesu cilvēkiem. Tauta savā sejā sāka nest debesu atspulgu. Skatoties latviešos, varēja redzēt Kristu. Pravietojumi un apsolījumi piepildījās. No akmeņiem pēdiņās tika radīta svētu priesteru tauta, arī pēdiņās. Kas no šīs sēklas izaugs, par to nākamajā nodaļā.